Labdien, Natālija! Jūsu pieprasījuma projekts ir gatavs. Tātad ir ieliktas durtiņas, tā kā jūs zīmējāt 3 durvis. Šeit, es saprotu, šī daļa būs zem izlietnes. Un šeit es ievietoju vienu plauktu. Ja vajag vēl vienu plauktu, tad tur jāskatās, kāds tad mūsu gala budžets sanāk. Materiāli es ieliku vienu no lētākajiem, bet tas nenozīmē, ka viņš ir sliktāks. Vienkārši tā materiāla izmaksas ir atkarīgs tieši no virsmas un krāsas. Galda virsmu es ieliku 25 mm. Šī nav klasiskā galda virsma, tas ir parastais laminētā skaidu plātne, bet pat cik mēs strādājam ar Airtek maliņām, tātad šī virsma būs pilnībā iefasēta un visas maliņas būs pasargātas no slapjumiem. Par to varēsiet neuztraukties. Protams, tur skaidrs, ka viņi tur ūdenī gluži mērcēt nedrīkstēs, bet katrā ziņā Airtek maliņa viņa nav ar līmi, tātad viņa tiek piekausēta klāt un materiāls pilnīgi tiek sakausēts ar plātnes malu. Tātad šeit es uztaisīju atvērtā tipa muguriņu, pa cik šeit būs izlietne, un tur nav zināms, kur tie krāni. No sienas tas dziļums 100 mm, tukšā niša, kas ir paredzēta. Un cārgu es liku pavisam vienkāršu, bez regulēšanas iespējām, vadoties pēc jūsu vēlmēm. Tātad durtiņas būs ar bremzi, tās ir klasiskās Blum viras klusai aizvēršanai. Tātad man vēl gribētu saprast, kas ir ar galda virsmu. Tātad par cik man šeit ir uzstādīts klasiskais izmērs, kas ir 85 virtuves darba zonai. Tad jūsu gadījumā šis ir dārziņš, vai nevajadzētu mēģināt to virsmu padarīt nedaudz zemāku, tā lai bērni vieglāk piekļūst. Es gan nezinu, kurš pie viņa strādās, es vienkārši tā pieņemu. Ja tas ir paredzēts bērniem, ko darboties, tad noteikti to darba zonu, darba virsmu vajadzētu zemāk. Tad visu skapīšu varam uztaisīt mazliet zemākus. Un aizmugurējā daļa viena šī būs pilnīgi slēgta. Tātad, ja tur ir nepieciešams papildus plaukts, tad noteikti sakat, varam ievietot vēl vienu papildus plauktu šajā zonā. Un kas vēl tāds, materiāls viss ir Eger firmas ražojums, visi riņķi būs Airtek maliņas un materiāla biezums ir 18 mm. Izņemot šo daļu, kas ir muguriņa, tas gan ir 16 mm, ja tur ir, nav nevajadzīgi, nav nepieciešams likt 18 mm biez, tomēr tas arī ietekmē nedaudz tās gala izmaksas. Un cargas augstums no apakšas, tātad no grīdas, ir 100 mm. Tā kā, ja ir kaut kādi papildus jautājumi vai ierosinājumi projekta izmaiņai, tad droši sakat. Vēl, ko vajadzētu man zināt, ir izlietnes izmērs, kāds ir, jo šobrīd man nav zināms izlietne izmērs, un es nevaru uztaisīt to izgriezumu priekš izlietas, lai varētu iesēdināt. Tā kā to arī tad pasakat man un veiksim labojumus.